X-News. Разве государству от этого легче? От этого легче? Ну это просто уму непостижимо. Вот я вчера смотрел Владимира Соловьева, да, и мне понравилась одна мысля. То есть у Латвии нет визии, нет мысли, нет цели, куда идти. Куда идти, понимаете? Они как бы кидаются с одной канавы в другую канаву. И это самое опасное. Потому что на каждый раз приходят новые, вот двигаем туда, приходят другие, двигаем туда. Ну так один раз вышли у народа и спросили, что вы хотите? Ну что вы хотите? Сигурдс Граудинч. Даже не понимаю, что они там представляют, потому что нету этой какой-то связи с реальной ситуацией. Я работаю одна. Дайна Брия. Я не знаю, сколько они получают, но вполне приличные суммы за так называемые парламентские эти комиссии, да? А толку от них абсолютно никакой. То есть человек получает доплату, они полностью социально обеспечены, мы им оплачиваем медицинскую страховку, мы им оплачиваем транспорт, многим оплачиваем еще и жилье. Вы где-нибудь видели какого-то предпринимателя, который мог бы себе позволить все это себе дополнительно? Я, например, не могу. Честно не могу. У меня тогда, извините, не хватит вообще денег на хлеб. То есть люди залезли в наш карман и спокойненько живут. Сейчас часть там депутатов говорит, мы за вас. А когда посмотрим, как они голосовали за свою зарплату, поднять там на 300-500 евро, да, там были все едины, что это надо делать, а пенсионерам нет. Вот сейчас идет речь о 20 миллионах евро, которые они раздадут депутатам, которые получат депутаты и будут своим приближенным что-то вот кому-то что-то помогать. Как, например, националы решили отдать 30 тысяч евро группе Ливи, которая вообще ни сном, ни духом, что такие деньги им предназначаются. Значит, что это получается? Это 100% вариант, когда вот вам 10 штук, а 20 уйдет куда-то на сторону. Эти 20 миллионов это больше, чем весь вот этот МУН может, что они собираются взять с микропредприятий в год, как они решили, что это будет 17 миллионов дохода. Не будет этого дохода, ни в коем разе нет. Kamēr tikās pie Kučinska kunga, es jums personīgi iedevu CS uzņēmēju kluba vēstuli ar daļējiem aprēķiniem, kur, protams, es nepretendēju, ka tie ir precīzi. Vai jūs personīgi šos aprēķinus paskatījāt? Vai jūs iedziļinājāties, ka pagājušajā gadā pieņemtie likuma grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu anotācijā nav samērīguma principu izvērtējums? Kad nav izvērtēts, kādu labumu sabiedrībai dos šie te grozījumi un kādu sliktumu gūs šis indivīds, šajā gadījumā mazais uzņēmējs. Kolēģi, tas, ko es varu apsolīt, ka mēs maksimāli ātri valdībā strādāsim, lai piedāvātu jaunu režīmu, kas būtu mikro uzņēmuma nodokļu režīmu vietā, pagaidām spēles noteikums nemainot. Savukārt par minimālām sociālām iemaksām mēs esam lūguši Saeimu vēl turpināt darbu un līdz decembra sākumam piedāvāt vēl papildu risinājumus, nosakot plašāku to grupu skaitu, uz kuriem šīs minimālās sociālās iemaksas neattiektos, lai vismaz sabiedrības sociāli jutīgākā daļa nebūtu cietēji. Jums būtu jāsaprot, ka papildinot šīs sociālās grupas, jūs neatrisināsiet jautājumu, ka mazo uzņēmēju pašizmaksa pieaug tik būtiski. Šie mazie uzņēmēji, kas šeit ir sanākuši, ja dažus mēnešus viņiem ir ienākumi 100, citus 300, citus 600 eiro, tad viņi nevar atmaksāt šos 97 eiro par vienu darbinieku obligātos maksājumus. Te nav jautājums par sociālām grupām, ko jūs gribat paplašināt. Te ir jautājums pēc būtības par pašizmaksu, par tautsaimniecības pamatu. Ja man ir ienākumi mēnesī 600 eiro, ja mans pakalpojums maksā, piemēram, bulciņa 50 centi,
tad pēc tam jūsu maksājuma rezultātā bulciņa maksā 70 centi, un neviens pircējs nebūs, kas tādu bulciņu pirks. Un līdz ar to jūs konkurēt spēju ierobežot. Mazais uzņēmējs nevar konkurēt ar kādu Rīgas uzņēmēju vai kādu citu uzņēmēju, kas atrodas daudz attīstītākā reģionā. Nu, un tieši šī iemesla dēļ mēs strādājam pie jauna risinājuma, ka tas būtu apgrozījuma nodoklis. Mēs aprunājamies šeit ar dažiem uzņēmējiem, kas ir jūsu pulkā. Arī viņiem ir dažādas idejas par to apgrozījumu nodokļa lielumu un apgrozījuma ierobežojumu gadā. No 15 000 mēs domājam, ka tas ir pārāk maz, ka vajadzētu 40–50 000 vismaz dot iespēju izmantot jauno nodokļu režīmu. Tā kā, tas ir tas risinājums, kurā mēs strādājam, līdzīgi kā to dara arī šobrīd Igaunijas kolēģi, plānojot piedāvāt šādu mazā uzņēmēja atbalsta režīmu. Cēsu uzņēmēju klubs jums iesaka līdz decembra beigām grozīt 23 pantu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, apturot to līdz brīdim, kamēr jūs paši esat izvērtējuši šo samērīgumu principu. Pretējā gadījumā mazie uzņēmēji dosies Satversmes tiesā, un tā kā Tieslietu ministrijas pārstāv no konstitucionālās nodaļas saka, jā, samērīguma princips ir pārkāpts, un jums ir jārēķinās, ka kādam būs jāuzņemas materiālā atbildība, ne tikai politiskā, par to, kāda zaudējuma tiks nodarīta valstī šīs tiesvedības procesā. Katrā ziņā tas, ko es varu apsolīt, kā es teicu, ka mēs noteikti paplašināsim šīs atvieglojuma grupas. Tas ir pilnīgs minimums, ko mēs no savas puses varam šobrīd uzņemties un izdarīsim kopā ar Saeimas deputātiem. Paldies! Paldies jums!